Bezpauka nozīmē pēc pasūtījuma, kā uzvalki. Samsung ir putekļu sūcēji bez pauka, un kanālā daži iepriekš jau ir bijuši apskatīti. Un kas kopīgs bez pauka uzvalkiem un bez pauka putekļu sūcējiem? Bez cenas. Nosacīti arī būtība pēc pasūtījuma. Pēc pasūtījuma ir skaļi teikts. Putekļu sūcēju kontekstā tā īsti te neko nevar pēc pasūtījuma sakombinēt. Tie nemēdz nākt kaut kādās tevis definētās krāsās vai fasonos vai kā tam līdzīgi, bet tie parasti ir bijuši nedaudz savādāk kopējā dizainā pār parastajiem. Un šis te konkrētais apskata modelis ir līdzīgi kā Samsung telefoni ieguvis nosaukumu Ultra, un tad saliekot kopā to, ko teicu par tā cenu, tā nosaukumā pielikto vārdu Ultra un konceptu bez pauka, kas ir Samsung iebūvējumai sadzīves tehnikai un sadzīves tehnikai kā tādai, šis ir viens sasodīti dārgs, bet arī spējīgs premium kategorijas bezvadu kāta, jeb stik, jeb rokas putekļu sūcējs. Konkrētais putekļu sūcējs nāk ar ļoti daudz lietām jau komplektācijā un tādā diezgan nopietni izmēra kastē. Tam ir virsū jau man uzlikta visu iemīļotā dubultā suka, tam ir arī šaurā ledu suka, tam ir dzīvnieku spalvu birste, tam ir žalūziju uzgalis, lokanais kāds, tam ir arī dīvāna kroku uzgalis. Pa lielam viss ir nosakts. Vēl vispār tas arī atbalsta tādu mazgāšanas uzgaļu uzlikšanu, kurš principā šo pārvērš tādā gandrīz 2-1 ierīcē. Protams, ka sagaidīt, ka šis būs kā reāls grīdas mazgāšanas aprāts, kā piemēram kanālā jau apskatīties Bizel, nevar, jo nav netīrā ūdens savākšanas tvertne, kā arī pats princips, kā kaut ko mazgāt, ir šim te nedaudz savādāks. Bet šis ir kopumā ļoti spējīgs aparāts. Kad liriskais ir pabeigts, ticu, ka daudziem šo te apskatu skatoties būs jautājums, kas tad šim putekļu sūcējam ir tik ultra un tas pats bezpauka AI ir jāsauc par ultru. Pirmkārt un galvenokārt tas ir AI cleaning režīms 2.0, jeb otrā iterācija. Jau parastiem AI bija iestrādāts, ka programmatūra spēja uztvert dažādus plašāk pieejamās virsmas, kā cietā grīda, cietais paklājs. Šī otrā versija ir krietni paplašinājusi klāstu, kurš tiek uztverts un attiecīgi pielāgoto sūkšanas jaudu, kā arī teorijā atpazīst, ja gals ir iebraucis stūrī. Otrkārt, šim ir lielāka sūkšanas jauda un tā ir palielināta kaut kur pa 30%, ja 300 vatu vietā ir 400. Baterijas darbības laiks īsti nav mainījies, ir divas baterijas, viena apmēram 100 minūtes un otra apmēram 60 minūtes. Putekļu sūcējiem esot arī uzlabota putekļu filtrācijas sistēma, izmantojot Advanced HEPA, kurš noķerot līdz pat 0,3 mikronu maziem putekļiem vai putekļu daļiņām. Realitātē to lietojot, sajūtas principā man ir līdzīgas, kā bija ar parasto AI putekļu sūcēju. Ja es nezinātu, ka jauda lielāka, es tādā ikdienas lamināts un cietais paklājas situācijā vispār nejustu atšķirību, jo šis pielāgotais sūkšanas režīms neizmanto pilnu jaudu, bet drīzāk iet līdz tādam vidēja jauda režīmam, ko var noteikt pa lielam tikai pēc skaņas. Un tur vēl tā jauda īpaši lomu nav spēlējusi. Pārvaldīšana arī ir tāda pati, kā jau bija AI modelim ar pogām uz rokturu, līdz ar to ikdienā tā īsti saprast, kas ir vai nav, vai kas ir savādāks, tā baigi nevarēs. Tikai, ja tev kāds zvanīs, un te es biju pārsteigts, ka putekļu sūcēju rokturu kātā man parādījās zvani, īziņas. Tiesa, ja sūcot māju lieto austiņas, tad visdrīzākais, ka tāpat nedzirdēsi, ka tev kāds zvana telefonā, jo visi nonāks austiņās. Bet, ja tā nedari, tad jā, sūcot dzirdēt zvanu, un ja vēl telefons ir uzlikts klusajā režīmā,
ir nereāli. Un tad šis ir noderīgi. Vai esenciāli nepieciešams? Domāju, ka nē. Bet ir noderīgi. Savukārt tālāk SmartThings lietotnē, kur arī var pievienot putekļu sūcēju, arī ir pāris opcijas, kā iestatījumu regulēšana, pašdiagnostika, tīrīšanas vēsture, patērētā elektroenerģija. Un tas ir īstenībā viens liels pluss, kas dažreiz parastajiem putekļu sūcējiem kaut kā laikam aizmirstās, ka mūsdienās te visam ir lietotnes un kaut kādas lietas, īpaši kā diagnostikas, būtu tomēr lietotājiem noderīgs. Lai vai kā? Ja padomā, vai šādu te nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai pirkt, es teiktu, ka ir jāpadomā. Samsung par šo te agregātu prasa apmēram 1300 eiro, un tas ir sasodīti daudz. Parastais bespoke ir atrodams par apmēram 350 līdz 400 eiro lētāk, un arī tas nav lēti. Šis noteikti ir premium putekļu sūcējs, kurš ikdienas lietošanā ir sasodīti vienkārši operējums, tā iztukšošana ir vienkārša un ērta, baterija ir pietiekami ilga, ir interesantas features ar lietotni un, kā jau minēju, zvana parādīšanas ir foršas, bet kā jau premium produkts par premium cenu, tas nebūs pieejams vidējai mājsaimniecībai. Bet ja piķis nav problēmas situācijā, šis ir lielisks putekļu sūcējs, kurš man nekad nesapinās ar matiem, ne maniem, bet citiem, uzsūca visu, tīrīt bija vieglāk pašu tvertni un mazāk putekļaini kā teju, jebko citu, un no tādas perspektīvas lieliski. Jo brīžam ir jāizdomājas, kāda jēga ir sūkt, ja tvertnes iztukšošanai ir jāatver tā vaļā, un putekļi atkal pa daļai izlien ārā. Un tā kā tā. Ar to arī es domāju, ka šajā apskatā viss. Paldies, ka noskatījies, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!